15 lūgšanas, kuras mūsu kungs atklāja svētajai Brigitai no Zviedrijas. Pirmā lūgšana. Tēvs mūsu, kas esi debesīs, svētīts, lai top tavs vārds, lai atnāk tava valstība, tavs prāts, lai notiek kā debesīs, tā arī virs zemes. Mūsu dienišķo maizi dod mums šodien, un piedod mums mūsu parādus, kā arī mēs piedodam saviem parādniekiem, un neieved mūsu kārdināšanā, bet atpestī mūs no ļauna. Āmen. Esi sveicināta, Marija, žēlastības pilnā, kungs ir ar tevi. Tu esi svētīta starp sievietēm, un svētīts ir tavas miesas auglis, Jēzus. Svētā Marija, Dieva māte, lūdz par mums grēciniekiem, tagad un mūsu nāves stundā. Āmen. Jēzu Kristu, mūžīgā mīlestība tiem, kuri tevi mīl. Prieks, kas pārspēj visus priekus un ilgas. Visu grēcinieku pestīšanu un cerību. Tu esi parādījis, ka tev nav lielākas vēlēšanās, kā būt cilvēku vidū. Mīlestībā pret cilvēkiem, laikam piepildoties, pieņēma cilvēka dabu. Atceroties visas ciešanas, ko tu esi izcietis no tavas ieceres sākuma, bet īpaši tavu lielo ciešanu laikā, kā tas bija nolikts un iepriekš paredzēts dievišķajos plānos no mūžības. Atceries, kungs, kā pēdējo vakariņu laikā ar saviem mācekļiem tu mazgāji viņu kājas, tu devi viņiem savu visvēto miesu un asinis. Tāpat laikā tu viņus mīļi mierināji. Tu viņiem iepriekš pavēstīji par savām ciešanām. Kā tavu ciešanu liecība ir tevis teiktais, mana dvēsele ir noskumusi līdz nāvei. Atceries visas bailes, mokas un sāpes, kuras tu izcieti savā izmocītajā ķermenī pirms krustā sišanas, kad 3 lūdzies, mazgājies asins sviedros, tu tiki Jūdas, tava mācekļa nodots, to cilvēku apcietināts, kurus tu biji izvēlējis un paaugstinājis. Viltus liecinieku apvainots, 3 tiesnešu netaisnīgi notiesāts, tavas jaunības plaukumā un lieldienu svinību laikā. Atceroties, kā tev tika nolaupītas drēbes, tevi ietērpa izsmiekla apģērbā, tava seja un acis tika apklāta, tu tiki sists, ērkšķiem kronēts, tavās rokās ievietoja niedri. Tu biji sītiena sagrauts, pazemojumu un vardarbības satriekts. Par piemiņu visām šīm sāpēm un ciešanām, ko tu izcieti pirms ciešanām uz krusta, pirms manas nāves dāvini man patiesu grēku nožēlu, atklātu un pilnīgu grēksūdzi, pienācīgu gandarīšanu un visu grēku piedošanu. Āmen. Otrā lūgšana. Tēvs mūsu, kas esi debesīs, svētīts, lai top tavs vārds, lai atnāk tava valstība, tavs prāts, lai notiek kā debesīs, tā arī virs zemes. Mūsu dienišķo maizi dod mums šodien, un piedod mums mūsu parādus, kā arī mēs piedodam saviem parādniekiem, un neieved mūsu kārdināšanā, bet atpestī mūs no ļauna. Āmen. Esi sveicināta, Marija, žēlastības pilnā, kungs ir ar tevi. Tu esi svētīta starp sievietēm, un svētīts ir tavas miesas auglis, Jēzus. Svētā Marija, Dieva māte, lūdz par mums grēciniekiem, tagad un mūsu nāves stundā. Āmen. Jēzu, eņģeļu patiesā brīvība, iepriecinājuma paradīze. Atceries nepatiku un skumjas, ko tu izjūti, kad tavi ienaidnieki kā saniknoti lauvas tevi ielenca, un pēc sirds patikas spīdzināja ar 1000 pazemojumiem, spļāvieniem, mocībām un citām nedzirdētām ļaundarībām. Atceroties šo spīdzināšanas un pazemojuma vārdus, lūdzu tevi, mans pestītāji, atbrīvo mani no maniem ienaidniekiem, redzamajiem un neredzamajiem, ar savu aizbildniecību aizved mani līdz mūžīgās dzīves pilnībai. Āmen. Trešā lūgšana. Tēvs mūsu, kas esi debesīs, svētīts, lai top tavs vārds, lai atnāk tava valstība, tavs prāts, lai notiek kā debesīs, tā arī virs zemes. Mūsu dienišķo maizi dod mums šodien, un piedod mums mūsu parādus, kā arī mēs piedodam saviem parādniekiem, un neieved mūsu kārdināšanā, bet atpestī mūs no ļauna. Āmen. Esi sveicināta, Marija, žēlastības pilnā, kungs ir ar tevi. Tu esi svētīta starp sievietēm, un svētīts ir tavas miesas auglis, Jēzus. Svētā Marija, Dieva māte, lūdz par mums grēciniekiem, tagad un mūsu nāves stundā. Āmen. Jēzu, debesu un zemes radītāji,
kuru nekas nespēja apturēt vai ierobežot. Tu, kurš visu apņem un turi savā mīlestības spēkā, atceries rūgtās sāpes, ko izcieti, kad jūdi pienagloja tavas svētās rokas un kājas pie krusta, ar sitienu pēc sitiena lielām neasām naglām, un domādami, ka tu neesi pietiekami nožēlojamā stāvoklī, lai apmierinātu viņu niknumu, viņi pavairoja tavus ievainojumus un sāpes pievienoja sāpēm. Ar neticamu nežēlību viņi piekāra tavu ķermeni pie krusta, grūda no visām pusēm, izmežģīdami tavus locekļus. Es lūdzu Jēzu par piemiņu šīm krusta vispilnīgākajām mīlestības ciešanām, dāvā man žēlastību tevi bīties un mīlēt. Āmen. 4. lūkšana. Tēvs mūsu, kas esi debesīs, svētīts, lai top tavs vārds, lai atnāk tava valstība, tavs prāts, lai notiek kā debesīs, tā arī virs zemes. Mūsu dienišķo maizi dod mums šodien, un piedod mums mūsu parādus, kā arī mēs piedodam saviem parādniekiem, un neieved mūsu kārdināšanā, bet atpestī mūs no ļauna. Āmen. Esi sveicināta, Marija, žēlastības pilnā, Kungs ir ar tevi. Tu esi svētīta starp sievietēm, un svētīts ir tavas miesas auglis, Jēzus. Svētā Marija, Dieva māte, lūdz par mums grēciniekiem tagad un mūsu nāves stundā. Āmen. Jēzu, debesšķīgais dziedinātāji, pacelts uz krusta, lai ar tevi tiktu dziedinātas mūsu brūces, atceries sitienus, ko tu izcieti, un visu tavu locekļu vājumu, kas bija tādā pakāpē izplesti, ka nekad nav bijušas tādas sāpes kā tavas. No galvas kroņa līdz pat kāju pēdām uz tava ķermeņa nebija nevienas nespīdzinātas vietas. Aizmirstams visas ciešanas, tu nemitējies lūgt debesu tēvam par saviem ienaidniekiem. Tēvs, piedod viņiem, jo viņi nezina, ko dara. Caur šo milzīgo žēlastību par piemiņu šīm sāpēm dāvini, lai atmiņas par tavām visrūgtākajām ciešanām varētu iespaidot mūsu nožēlas pilnību un visu grēku piedošanu. Āmen. Piektā lūkšana. Tēvs mūsu, kas esi debesīs, svētīts, lai top tavs vārds, lai atnāk tava valstība, tavs prāts, lai notiek kā debesīs, tā arī virs zemes. Mūsu dienišķo maizi dod mums šodien, un piedod mums mūsu parādus, kā arī mēs piedodam saviem parādniekiem, un neieved mūsu kārdināšanā, bet atpestī mūs no ļauna. Āmen. Esi sveicināta, Marija, žēlastības pilnā, Kungs ir ar tevi. Tu esi svētīta starp sievietēm, un svētīts ir tavas miesas auglis, Jēzus. Svētā Marija, Dieva māte, lūdz par mums grēciniekiem tagad un mūsu nāves stundā. Āmen. Jēzu, mūžīgā krāšņuma spoguli, atceries skumjas, ko tu izjūti, kad tavas dievišķības gaismā, apcerēdams to cilvēku predestināciju, kuri būs glābti caur tavu svēto ciešanu nopelniem, tāpat laikā tu redzēji milzīgo daudzumu paklīdušo, kuri būs nolādēti viņu grēku dēļ. Tu skumi par šiem bezcerīgi zudušajiem un nelaimīgajiem grēciniekiem. Caur šo žēluma un līdzjūtības bezdibeni un īpaši caur to žēlastību, ko tu izrādīji zaglim teikdams: šodien tu būsi ar mani paradīzē. Es lūdzu, mīļais Jēzu, lai manā nāves stundā tu parādītu man savu žēlastību. Āmen. 6. lūkšana. Tēvs mūsu, kas esi debesīs, svētīts, lai top tavs vārds, lai atnāk tava valstība, tavs prāts, lai notiek kā debesīs, tā arī virs zemes. Mūsu dienišķo maizi dod mums šodien, un piedod mums mūsu parādus, kā arī mēs piedodam saviem parādniekiem, un neieved mūsu kārdināšanā, bet atpestī mūs no ļauna. Āmen. Esi sveicināta, Marija, žēlastības pilnā, Kungs ir ar tevi. Tu esi svētīta starp sievietēm, un svētīts ir tavas miesas auglis, Jēzus. Svētā Marija, Dieva māte, lūdz par mums grēciniekiem tagad un mūsu nāves stundā. Āmen. Jēzu, mīļotais un visvēlamākais karali, atceries postu, ko tu izcieti, kad kails kā visparastākais noziedznieks tu tiki piesists un pacelts krustā, kad gandrīz visi rādi un draugi tevi pameta,
izņemot tavu visdārgāko māti, kura palika tavā tuvumā tavas agonijas laikā un kuru tu uzticēji savam uzticamajam māceklim. Tu teici Marijai sievieti, lūk tavs dēls, un Jānim, dēls lūk tava māte. Es lūdzu tevi, mans pestītāji, tā bēdu zobena dēļ, kas pāršķēla tavas svētās mātes dvēseli, apžēlojies par mani visās manās ciešanās un smagajos pārbaudījumos, gan miesas, gan gara. Es klāt visos pārbaudījumos, īpaši manā nāves stundā. Āmen. 7. lūkšana. Tēvs mūsu, kas esi debesīs, svētīts, lai top tavs vārds, lai atnāk tava valstība, tavs prāts, lai notiek kā debesīs, tā arī virs zemes. Mūsu dienišķo maizi dod mums šodien, un piedod mums mūsu parādus, kā arī mēs piedodam saviem parādniekiem, un neieved mūsu kārdināšanā, bet atpestī mūs no ļauna. Āmen. Esi sveicināta, Marija, žēlastības pilnā, Kungs ir ar tevi. Tu esi svētīta starp sievietēm, un svētīts ir tavas miesas auglis, Jēzus. Svētā Marija, Dieva māte, lūdz par mums grēciniekiem tagad un mūsu nāves stundā. Āmen. Jēzu, neizsīkstošais žēlastības avots, kurš ar vispilnīgāko mīlestības žestu teica no krusta: man slāpst, ciesdams cilvēces pestīšanas slāps, es lūdzu tevi, mans pestītāji. Iededzini mūsu sirdīs vēlēšanos tiekties pēc pilnības visos mūsu darbos un apslāpē mūsu miesas kārības un pasaulīgo ilgu kvēli. Āmen. 8. lūkšana. Tēvs mūsu, kas esi debesīs, svētīts, lai top tavs vārds, lai atnāk tava valstība, tavs prāts, lai notiek kā debesīs, tā arī virs zemes. Mūsu dienišķo maizi dod mums šodien, un piedod mums mūsu parādus, kā arī mēs piedodam saviem parādniekiem, un neieved mūsu kārdināšanā, bet atpestī mūs no ļauna. Āmen. Esi sveicināta, Marija, žēlastības pilnā, Kungs ir ar tevi. Tu esi svētīta starp sievietēm, un svētīts ir tavas miesas auglis, Jēzus. Svētā Marija, Dieva māte, lūdz par mums grēciniekiem tagad un mūsu nāves stundā. Āmen. Jēzu, sirds maigums, gara sajūsma, etiķa un žults rūgtuma dēļ, ko tu baudīji uz krusta mīlestībā uz mums, dāvini mums žēlastību pienācīgi saņemt tavu vissvētāko miesu un asinis mūsu dzīves laikā un nāves stundā, lai tās varētu kalpot kā zāles un mierinājums mūsu dvēselēm. Āmen. 9. lūkšana. Tēvs mūsu, kas esi debesīs, svētīts, lai top tavs vārds, lai atnāk tava valstība, tavs prāts, lai notiek kā debesīs, tā arī virs zemes. Mūsu dienišķo maizi dod mums šodien, un piedod mums mūsu parādus, kā arī mēs piedodam saviem parādniekiem, un neieved mūsu kārdināšanā, bet atpestī mūs no ļauna. Āmen. Esi sveicināta, Marija, žēlastības pilnā, Kungs ir ar tevi. Tu esi svētīta starp sievietēm, un svētīts ir tavas miesas auglis, Jēzus. Svētā Marija, Dieva māte, lūdz par mums grēciniekiem tagad un mūsu nāves stundā. Āmen. Jēzu, karaliskais tikums prāta prieks, atgādina sāpes, ko tu izcieti. Kad iegrūsts rūgtuma okeānā, nāvei tuvojoties pazemots, jūdu varmācīgi mocīts, tu skaļā balsī iesaucies, ka esi sava tēva pamests. Mans Dievs, kādēļ tu mani esi atstājis? Caur šīm ciešanām es lūdzu, mans pestītāji, nepamet mani manās nāves briesmās un sāpēs. Āmen. 10. lūkšana. Tēvs mūsu, kas esi debesīs, svētīts, lai top tavs vārds, lai atnāk tava valstība, tavs prāts, lai notiek kā debesīs, tā arī virs zemes. Mūsu dienišķo maizi dod mums šodien, un piedod mums mūsu parādus, kā arī mēs piedodam saviem parādniekiem, un neieved mūsu kārdināšanā, bet atpestī mūs no ļauna. Āmen. Esi sveicināta, Marija, žēlastības pilnā, Kungs ir ar tevi. Tu esi svētīta starp sievietēm, un svētīts ir tavas miesas auglis, Jēzus. Svētā Marija, Dieva māte, lūdz par mums grēciniekiem tagad un mūsu nāves stundā. Āmen. Jēzu, kurš esi gan visu lietu, gan dzīves, gan tikumu sākums un beigas,
Atceries, kā mūsu dēļ tu biji iegrūsts ciešanu bezdibenī no tavu kāju pēdām līdz par galvas kronim. Pārdomājot noziegumu, kas radīja šīs brūces, māci mani tīrā mīlestībā turēt tavus baušļus, kas ir plats un viegls ceļš tiem, kas tevi mīl. Āmen. 11. lūkšana. Tēvs mūsu, kas esi debesīs, svētīts, lai top tavs vārds, lai atnāk tava valstība, tavs prāts, lai notiek kā debesīs, tā arī virs zemes. Mūsu dienišķo maizi dod mums šodien, un piedod mums mūsu parādus, kā arī mēs piedodam saviem parādniekiem, un neieved mūsu kārdināšanā, bet atpestī mūs no ļauna. Āmen. Esi sveicināta, Marija, žēlastības pilnā, Kungs ir ar tevi. Tu esi svētīta starp sievietēm, un svētīts ir tavas miesas auglis, Jēzus. Svētā Marija, Dieva māte, lūdz par mums grēciniekiem, tagad un mūsu nāves stundā. Āmen. Jēzu, dziļā žēlastības dzelme, es lūdzu par piemiņu tavām brūcēm, kas iespiedās līdz pat sirds dziļumiem un tavas būtības dzīlēm mani, pārkāpumu sagrausto grēcinieku izvelc no grēka un paslēp tavās brūcēs, līdz tavas dusmas un pamatotais sašutums mitēsies. Āmen. 12. lūkšana. Tēvs mūsu, kas esi debesīs, svētīts, lai top tavs vārds, lai atnāk tava valstība, tavs prāts, lai notiek kā debesīs, tā arī virs zemes. Mūsu dienišķo maizi dod mums šodien, un piedod mums mūsu parādus, kā arī mēs piedodam saviem parādniekiem, un neieved mūsu kārdināšanā, bet atpestī mūs no ļauna. Āmen. Esi sveicināta, Marija, žēlastības pilnā, Kungs ir ar tevi. Tu esi svētīta starp sievietēm, un svētīts ir tavas miesas auglis, Jēzus. Svētā Marija, Dieva māte, lūdz par mums grēciniekiem, tagad un mūsu nāves stundā. Āmen. Jēzu, patiesības spoguli, vienības zīme, žēlsirdības lāpa, atceries to milzumu brūču, ar kurām tu biji noklāts no galvas līdz kājām, saplosīts un noasiņojis, lielās un vispārīgās sāpēs, kuras tu izcieti savā bezvainīgajā miesā mīlestībā pret mums. Visdārgākais Jēzu, vai ir vēl kaut kas, ko tu varēji mūsu dēļ izdarīt un neizdarīji? Lai tavu ciešanu augļi tiktu atjaunot manā dvēselē, caur uzticīgu tavu ciešanu atceri, un lai tava mīlestība pieaug manā sirdī katru dienu, līdz es tevi redzēšu mūžībā. Tu, kurš esi ikviena patiesā labuma un katra prieka dārgumu glabātuve, ko es lūdzu, vismīļais Jēzu, dāvāt man debesis. Āmen. 13. lūkšana. Tēvs mūsu, kas esi debesīs, svētīts, lai top tavs vārds, lai atnāk tava valstība, tavs prāts, lai notiek kā debesīs, tā arī virs zemes. Mūsu dienišķo maizi dod mums šodien, un piedod mums mūsu parādus, kā arī mēs piedodam saviem parādniekiem, un neieved mūsu kārdināšanā, bet atpestī mūs no ļauna. Āmen. Esi sveicināta, Marija, žēlastības pilnā, Kungs ir ar tevi. Tu esi svētīta starp sievietēm, un svētīts ir tavas miesas auglis, Jēzus. Svētā Marija, Dieva māte, lūdz par mums grēciniekiem, tagad un mūsu nāves stundā. Āmen. Jēzu, spēcīgais lauva, nemirstīgais un neuzvaramais karali, atceries sāpes, ko tu izcieti, kad visi tavi spēki, gan garīgie, gan fiziskie, bija pilnīgi izvārdzināti. Tu nolieci galvu sacīdams, tas ir piepildīts. Caur šīm mokām un postu es lūdzu tevi. Kungs Jēzu, apžēlojies manā nāves stundā, kad mans prāts būs pilnīgi nomocīts un mana dvēsele cietīs. Āmen. 14. lūkšana. Tēvs mūsu, kas esi debesīs, svētīts, lai top tavs vārds, lai atnāk tava valstība, tavs prāts, lai notiek kā debesīs, tā arī virs zemes. Mūsu dienišķo maizi dod mums šodien, un piedod mums mūsu parādus, kā arī mēs piedodam saviem parādniekiem, un neieved mūsu kārdināšanā, bet atpestī mūs no ļauna. Āmen. Esi sveicināta, Marija, žēlastības pilnā, Kungs ir ar tevi. Tu esi svētīta starp sievietēm, un svētīts ir tavas miesas auglis, Jēzus. Svētā Marija, Dieva māte, lūdz par mums grēciniekiem, tagad un mūsu nāves stundā. Āmen.
Jēzu, vienīgais Tēva dēls, viņa būtības greznums un attēls. Atceries vienkāršo un pazemīgo tavas dvēseles nodošanos mūžīgajam Tēvam, sakot: Tēvs, tavās rokās es nododu savu garu. Ar tavu ķermeņa mocībām un sirds sāpēm tu atvēri žēlastību, lai mūs izpirktu tu. Izdzisi. Caur šo dārgo nāvi es lūdzu tevi, Svēto Karali, atbalstu un palīdzi man pretoties ļaunajam, miesai un pasaulē, lai miris pasaulē es varētu dzīvot vienīgi tev. Es lūdzu tevi manā nāves stundā pieņem mani, svētceļnieku un trimdinieku, kas atgriežas pie tevis. Āmen. 15. lūkšana. Tēvs mūsu, kas esi debesīs, svētīts, lai top tavs vārds, lai atnāk tava valstība, tavs prāts, lai notiek kā debesīs, tā arī virs zemes. Mūsu dienišķo maizi dod mums šodien, un piedod mums mūsu parādus, kā arī mēs piedodam saviem parādniekiem, un neieved mūsu kārdināšanā, bet atpestī mūs no ļauna. Āmen. Esi sveicināta, Marija, žēlastības pilnā, Kungs ir ar tevi. Tu esi svētīta starp sievietēm, un svētīts ir tavas miesas auglis, Jēzus. Svētā Marija, Dieva māte, lūdz par mums grēciniekiem tagad un mūsu nāves stundā. Āmen. Jēzu, patiesais un auglīgais vīns, atceries pārpilno asiņu plūšanu, kas tik bagātīgi tecēja no tava svētā ķermeņa kā vīnogu sulas spiedē. No tava sāna, karavīra šķēpa pārdurtā, iztecēja asinis un ūdens, līdz tavā ķermenī nepalika nevienas pilītes. Un visbeidzot, tava novārdzinātā miesa, kā krustā pacelts mirru saišķis, bija izpostīta, tava ķermeņa būtība iznīcināta un sirds dziļumi iztukšoti. Caur šīm rūgtajām ciešanām un tavu visdārgo asiņu izliešanu, es lūdzu tevi, mīļais Jēzu, pieņem manu dvēseli, kad es būšu nāves agonijā. Āmen. Noslēgums. Mīļais Jēzu, pārdur manu sirdi, lai manas nožēlas, asaras un mīlestība būtu maize dienu un nakti, lai es pilnīgi atgrieztos pie tevis, lai mana sirds būtu tavs nemitīgais mājoklis, lai mana atgriešanās būtu tev patīkama un manas dzīves beigas būtu tik cildināmas, ka es varētu iegūt debesis un tur kopā ar svētajiem slavētu tevi mūžīgi. Āmen.